Strādāt, kamēr veselība atļaus. Esat dzirdējuši tādu teicienu. Tas ir ļoti tāda dziļa pārliecība, kura dzīvo cilvēkos, sevišķi tie, kuri daudz strādā, jo, kas jādara? Nav jau citas izvēles, ir tikai vienkārši jāstrādā, un tai pašā laikā laukos, kur tiešām tas darbs ir daudz, vecāki, kuri ir šo izvēlējušies, automātiski tiek uzskatīts, ok, ģimenē mēs visi darām visus vienus un tos pašus darbus. Katrs sitās kā māk, vai ne? Tādēļ visa nauda, kas tiek nopelnīta, viņa tiek atkal ielikt atpakaļ zemē. Un pēdējie paliek ģimene, bērni, jo pa vidam jāsamaksā visiem pārējiem. Un jāstrādā, kamēr veselība atļaus. Tātad bērni uzauga šo pārliecību, ka darbs jau ir svarīgāks. Nevis tas, kā es māku to darbu padarīt, cik veiksmīgi es māku visu sakārtot, kā es māku visu izdarīt, un šie bērni uzaug bieži ar vainas sajūtu, kad es jau pat nedrīkstu apsēsties. Laukos jau nedrīkst sēdēt, nedrīkst atpūsties. Un tad rodās sajūtu bloki, ka tu esi tāds overachievers, tev visu laiku jāsasniedz vairāk. Un tu dodies tikai visu laiku darīt vairāk. Un ko tu piedzīvo? Izdegšanu. Vienā brīdī tu vienkārši izdedz, tāpēc, ka tu nemāki atpūsties. Tev tas nav atļauts, tev neviens to nav iemācījis, un tu nemāki pat sev to atļaut. Un līdz ar to, ko tu saproti, kad ir jāstrādā, kamēr veselība atļaus. Līdz pensijai, vai ne? Dzīvosim līdz pensijai. Tātad viss tavs dzīves mērķis ir vienkārši dzīvot līdz pensijai, un ko tu darīsi pensijā? Ko tu darīsi tagad, kad tu tur nonāksi, kad tu sapratīsi, visu, ko es esmu strādājis, tas ir līdz šim, kur tagad es esmu atkarīgs no kaut kā. Tātad es esmu strādājis, lai es varētu vairāk nestrādāt. Tās lamatas ir, kurās iekrīt cilvēki, domājot, ka tad es beidzot varēšu veltīt laiku sev. Līdz ar to, kad pastāv šāda pārliecība, ja tu būsi izdedzis, tu līdz tai pensijai vari arī nenodzīvot. Tāpēc ir svarīgi tikt no savām pārliecībām vaļā, un to nevar izdarīt pats. To nevar izdarīt pats, kā jūs bieži iedomājaties. Pastrādāsiet, katrs ieiesiet savā dziļumā, pastrādāsim ar šo, ar to, tādu metodi. To visu var kā plāksteri uzlikt. Var atvieglot visus šos stāvokļus. Bet tad, kad tev būs tiešām jārisina kaut kādas sev svarīgas lietas vai jāvirzās dzīvē uz priekšu, protams, ja tu negribi tupēt uz vietas un sēdēt un pieņemt, ka savādāk tu nevari un tu esi tikai savas pašreizējās realitātes tāds printauts, jo to, ko tu domā, to tu piedzīvo. Un beigās tu saproti, ka tu neko vairāk nevari, jo tu sev neatļauj. Tas nav tev iedots līdzi. Tāpēc iztīrot šo sajūtu caur zemapziņas terapiju, jo tikai tad, kad zemapziņa automātiskās visas rīcības palaiž vaļā, tur jāpalīdz kādam to saredzēt, pašam to ieraudzīt galvenais un saprast, vai es gribu tikt no šīs pārliecības vaļā vai nē. Jo daudz iedomājās, tu noteikti, ko tu ļausi kādam čakarēties pa savu galvu. Tas tā nenotiek. Tu pats čakarējies pa savu galvu, tikmēr, kamēr viņa tev nav vispār savasta kārtībā.